Čau, mani sauc Osvalds, un man ir transporta problēma. Precīzāk, šis ir stāsts, kā es atradu visefektīvāko veidu, kā mērot ceļu no Kojām līdz fakultātei. Tā kā esmu datorikas fakultātes students, mana fakultāte atrodas šeit, Raņa bulvārī 19, taču es pats dzīvoju Zaļļu Kojās. Katru dienu dodoties uz savu fakultāti, man ir jāveic 3,5 km. No sirdsējot tās ir vismaz 30 minūtes, kas ir pārāk daudz laika no manas dienas. Ziemas laikā gan es izmantoju sabiedrisko transportu. Autobuss ir ok, vienīgi no rītiem tas ir neuzticams, jo ir pakļauts Ikrīta Uzvaras bulvāra un Akmens tilta sastrēgumam. Taču šī ir mana pavasara alternatīva. Tā pārspēj gan iešanu kājām, gan braukšanu ar autobusu. Pirms došanās ielās nolēmu vēlreiz pārlasīt ceļu satiksmes noteikumus. Man uzmanību piesaistīja 233. punkts. Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam jābūt aprīkotam ar gaismas lukturiem. Man vienmēr ir paticis viss, kas saistīts ar gaismiņām. Ziemassvētku veiklas, mūzikas, koncerti, kaut kā dedzināšana, manas koju istabiņas durvis. Vienīgi mans velosipēds šajā ziņā bija apbišots un neatbilda arī ceļu satiksmes noteikumiem. Lai šo lietu labotu, devos uz veikalu, nopirku visu nepieciešamo un ķēros pie darba. Es domāju, ka mēs dizainu varam uzlabot. Lai dizainu uzlabotu, bija nepieciešams plāns, taču šo plānu vajadzēja arī uzlikt uz papīra. Bija nepieciešams daudz ledi, kaudze ar savilcējiem, barošana, kā arī lodāmurs un lodalva. Kad viss bija savākts, ķēros pie nākamās montāžas. Pēc pāris stundām ričuks jau bija gatavs.